tiks ievērots, jo tas, ko jūs projektā esat aprakstījuši, un mēs kā partnerību vērtējam, un mēs sagaidām tādu rezultātu, ko jūs esat norādījuši. Jūs esat norādījuši par sabiedriskiem veidosiet izstādus, vai iedzīvotājiem būs pieejams. Vai jūs iesaistīsiet konkrētas mērķa grupas, piemēram, cilvēks ar kustību traucējumiem, tad mēs arī gaidām tajā projektā, kas tiks darīts. Šeit es uzliktu sarakstu ar iesniedzamiem dokumentiem. Vai jūs saprastu, nav tik sarežģīts projekta iesniegums? Tad ir deklarācija, kur ir parakstīts, tas, ko jūs esat iesnieguši, tad jums piekrītat. Nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti. Iepirkuma procedūras, tad ir vienkārši tādu salīdzināšana. Tas uz pamatlīdzekļiem jābūt kopā ar projektu. Būvniecībā varbūt pēc tehniskā projekta izstrādes. Tehnisko projektu jūs varat izstrādāt 6 mēnešu laikā pēc apstiprināšanas. Tas nozīmē, ka šobrīd projektu jūs iesniedzat bez iepirkuma un būvniecības dokumentiem. Tad de minimis atbalsts. Kas tāds ir? Tas ir valsts atbalsts jums kā uzņēmējiem. Viņš nedrīkst pārsniegt 200,000 3 gadu periodā. Līdz ar to, ja jūs esat liels uzņēmums un jūs esat saņēmuši pagājušajā gadā no valsts atbalstu jūsu uzņēmēju darbībai, tad jums jāpagaida vēl 2 gadi, kad tas cēsīsies, un tad jūs varat nākt. Bet tie ir vairāk uz lieliem uzņēmumiem. Šeit ir tikai mazais. Jā, līdz ar to mācību. Tas ir kopējs 200,000 un tiek uzskaitīti. Arī tas atbalsts, ko jūs saņemsiet šajā programmā, viņš skaitīsies jums kā pie de minimis atbalsta. Valsts vīdes dienas reģionālās vīdes pārvaldes izsniegt izziņu. Tas ir ABC piesārņojuma, ja tas attiecās. Savā dzīvē esmu redzējis tikai vienu, kas bija ķīmisko produktu ražotni, kam vajadzēja šādu īsti. Bet principā tas nāks vairāk kā koprojektu dokumenti. Tas ir, ja jūs tiešām izdomājat sniegt uz koprojektu, tad tas ir būtisks koprojekta līgums sadarbību. Un par stratēģiju runājot, ko mēs kā papildus lūdzam, ir ilgtermiņa darbības plāns. Tas ir papildus noteikumu prasībām. Mēs gribam, lai jūs aprakstat tas, kas ir norādīts veidlapās, kāda jūsu darbība ir ilgtermiņa. Tā ir viena investīcija, nopirkt šūmašīnu un aizmirst, vai tā ir ēka, kura man palīdzēs sniegt tādu un tādu pakalpojumu. Tā ir jo tās investīcijas arī mēs skatāmies kā uz ilgtermiņa investīcijām. Lai tajā 20. gadā, kad šī stratēģija ir ieviesta, lai būtu pēc iespējas vairāk projektu, kas darbojās un attīsta piedarbību. Tad no savas puses, ko es gribēju ātri parādīt, es gribētu pajautāt par tiem 200,000, piemēram, ja es kā privātā iesniedzu, un ja es kā biedrība, viņi tikai summējās vai nesummējās? Uz atbalstu pretendējumu. Tātad konkrēti biedrības atbalstam tiek summēts un konkrēti jums kā nevis fiziska persona, lai jūs būsiet kā fiziska persona juridiska, pašnodarbinātā persona, vai SIA, tad uz to skaitīsies. Saistītajiem? Tāds, kurš dabū atbalstu. De minimis neskatās tieši. Jā, jo vienot cits. Lūk, no savas puses gribu parādīt tos projektu vērtēšanas kritērijus, ko mēs esam iesnieguši tagad Laukardolas dienas, tā vai arī pārskata, kā mēs vērtējam projektus. Mums ir, pirmais ir izklātošais, vai mērķim un rīcībai atbilst, vai īstenošanas teritorijām, un vai sabiedriskā labums projektam.
Ja jūs šiem trijiem sakat, ka jā, es atbilstu, ja man nav apmācības, ja es neesmu, piemēram, komerces darbību vēlos saņemt 90% atbalstu universitāti, un ja es neplānoju būvniecību Rīgā, tad principā jūs atbilstat, un tad projekts tiek vērtēts tālāk. Mēs šobrīd esam ļoti vienkāršojuši projekta vērtēšanas kritērijas. Pirmā ir, kāpēc? Kāpēc šim projektam ir jābūt īstenotam? Jo tā ir joprojām no iedzīvotāju vajadzības, ka kādas vajadzības, kādu pakalpojumu es sniegšu. Un ko mēs arī vēlamies redzēt, arī palīdzēt lauku atbalstiem, ir tirgus analīze. Šajā darbības teritorijā, ja jūs plānojat kempingu būvniecību, tad analizējiet, kādi ir kempingi un sakārt, un svarīgākā lieta, ar ko mans kempings būs atšķirīgs no pārējiem, jo šeit arī ir tās, ar ko es būšu labāks, un kāpēc šāds pakalpojums ir vēl nepieciešams. Tad ir atbalsta pretendenti, atbalstīgi ir kas. Man ir pieredze, man ir zināšanas, man ir resursi, lai šo projektu īstenotu. Tādi. Un tad 0-1 mēs šobrīd skatāmies jā, nē. Tas ir tik vienkārši. Vai jūs projektā esat aprakstījuši, ka jums ir zināšanas, resursi? Jā, tad ir tieši šis punkts. Projekta īstenošana, ja atbild uz jautājumu, kā? Kā es īstenošu? No sākuma līdz galam. Ar ko es īstenošu? Kāda ir mana sadarbība? Un ļoti būtiski, kāpēc mēs ilgtermiņa darbības plānā ir mani riski. Jo ir projekts, ko mēs saņēmām pirmajā projektu kārtā, bija manai darbībai riski nav. Tas nozīmē, ka jūs neesat padomājuši, jo jebkurai darbībai ir tāds risks, arī man izējot no mājas rodās kāda riska. Tas vienkārši pamato jūsu ideju. Un ne tikai identificēt vai nosaukt finanšu risks, tirgus risks, pieprasījumu, bet arī kā es mazināšu, jo ko es darīšu, lai šis risks neiestātos manā gadījumā. Ilgtermiņa investīcijas projekta ilgspēja, ja mēs to sauktu rezultāts. Kāds ir rezultāts no šī projekta? Inovācija, tās ir tās lielās sadaļas, ka katram projektam ir jāatbild, ja vienkārši šo oriģinalitāti. Ar ko jūsu projekts ir īpašs, ar ko, kāpēc jūsu projektu būtu jāatbalsta un jāievieš šajā teritorijā. Tie ir tie vispārīgie, kas būs, šie ir vienādi vērtēšanas kritēriji jebkuram projektam. Tas ir cikls, vai es esmu padomājis savu projektu ideju pēcinās. Šie ir uzņēmējdarbības projekti, par ko tiek piešķirt papildus punkti. Mēs papildus punktus piešķiram par būvniecību, jo mēs redzam, tā ir ilgtermiņa investīcija. Mēs papildus punktus piešķiram par jaunām darba vietām. Ja jūs spējat nodarbināt cilvēku vai sevi, tad jūs jau esat mūsu mērķa auditorija. Papildus zināšanu par jaunas darba vietas radīšanu saskaņā ar prasībām. Ja jūs esat uzņēmums, mums, protams, ir jānodarbina cilvēks, kas ir vispār minimālu darba algu, bet ja jūs esat pašnodarbinātā persona, pietiekami, ka jūs maksājat savus nodokļus, tā arī ir jau nodarbinātība, un jūs atbilst uz šīm prasībām. Par mērķi grupas iesaisti. Pašā sākumā mēs runājām, ka ar šiem projektiem mēs gribam uzlabot 3 lietas. Vietu, ekonomiku un vidi, un tā ir sociālā vide. Šobrīd mēs daudz runājam par savas darbības uzlabošanu, investīcijas, bet arī
kā es varu palīdzēt sabiedrībai, tā ir jaunieši, senioru vai citu grupu iesaisti manā darbībā. Jā, un projektu finansējums, ja jūs neprasat 70 vai 80%, bet prasat publisko finansējumu mazāk, jūs arī saņemsiet papildus punktus. Tālāk ir uzņēmējdarbības projektiem. Šobrīd ir sabiedriskā labuma projektiem, ja tiem, kas ir cilvēkiem svarīgi. Tas viens no kritērijiem ir noteikts, ka pirms projekta iesniegšanas ir bijusi kāda publiskā apspriešana. Piemēram, iepriekšējais, tagad tas projekts ir apstiprināts, martā plānos veidot pie lidostas skatu laukumu. Viņi publicēja iedzīvotājiem aptauju, ko jūs vēlaties redzēt šāda skatu laukumā. Tad iedzīvotāji iesniedz idejas, un tad viņi šī projekta ietveros īstenos nevis savas idejas, bet iedzīvotāji. Un tā ir parādīta no mūsu biedrības vajadzība, tā ir mūsu sabiedrības vajadzība. Tāpēc, ja jūs plānojat tieši uz sabiedriskajām aktivitātēm, tad tās aktivitātes jau var veikt šobrīd. Un arī uzņēmumiem, ko mēs vēlamies veicināt sadarbību, un aicinām arī dalīties ar tām idejām, un tādā veidā tā ideja attīstās. Un tas rezultāts arī ir labāks. Jā, un līdzīgi mērķinums personu iesaisti. Ļoti svarīgs mums ir no pašākuma arī atpazīstamības, kā teritorija vairākus turismu, piesaistas, interesantus objektus un atjaunot dabas un kultūras vēsturiskos pieminekļus, jo mēs arī kad sakām tās vajadzības, ka ir ļoti daudz tās vērtības arī šajā teritorijā,